Vijai ir 8 govis, un par savu saimniecību viņa gādā viena pati. Kad darbu visvairāk, talkā nāk māsa. Pārgaujas novadā māsas atguvušas dzimtas īpašumu pēc atgriešanās no izsūtījuma uz Sibīriju, un jau 20 gadus viņas te saimnieko vietējiem pārdodot pienu. Tas nozīmē, ka no rīta piena kannas jāsaliek divričos un jādodas ceļā pie kundēm. Ziema vai vasara vispirms jāmēro 3 kilometri cauri mežam. Tad priekšā galvenais šķērslis – Gauja, kuru parasti palīdz pārvarēt līgatnes pārceltuve, jeb prāmis, kā to sauc vietējie. Tomēr nevienmēr tas ir iespējams. Šogad es netiku pāri tirgot pienu apmēram kopsumā pusotrs mēnešus. Līdz ar to man finansiālais rops. Un rudenī es varu jau jautāt sev, vai man netuvojās bankrots. Plūdu dēļ pāri Gaujai šopavasar tikt nevarēja ne ar prāmi, ne laivu, bet citu iespēju, kā nokļūt pie saviem pastāvīgajiem pircējiem līgatnē, Vijai nav. Ja mēs netiekam, mēs esam šeit ieslodzīti pilnīgi, jo mums autobusa tūmā nekur nav. Ceļi visi ziemā ir aizsniguši. Ja mēs gribam nokļūt līdz autobusam, tas ir pār pa 20 kilometriem jāiet ir kājām. Ko mēs arī esam darījuši. Pavasara pali aizgājuši un jau pāris nedēļas pārceltuve darbojas ikdienas režīmā. Tomēr vietēji ir satraukti, vai pāri upei varēs pārcelties arī turpmāk. Tas tāpēc, ka pārceltuves apsaimniekotājs Gaujas Nacionālā parka fonds iespējams varētu saīsināt pārceltuves darba laiku. Finansiālais stāvoklis ir ļoti smags. Mēs pārceltuvu neatpelna. Viņi nespēja pati pa sevi pastāvēt. Ja? Tas ienākums, kas šeit ir, viņš nenodrošina. Mēs nevaram samaksāt cilvēkiem algas. Vai agrās rīta un vēlās vakara stundās pārceltuve vasarā būs slēgta, vēl jālemj vietējām pašvaldībām. Tomēr arī daba un globālā sasilšana var parūpēties par to, lai pārceltuve stāvētu dīkā. Mēs nevaram paredzēt, vai pēc 2 nedēļām liela karstuma ietekmē Gauja galīgi neizžūst, ja, kā ir dažkārt bijusi, ka vasarā uz nedēļu esam spiesti apstāties. Līgatnes pārceltuve ar dabu mēģina sadzīvot jau gadu desmitiem. Pēc 2. pasaules kara to ierīkoja Līgatnes papīra fabrika, lai strādnieki no pretējā Gaujas krasta varētu nokļūt uz darbu. Vai tāda varētu būt laika upe? Tagad pārceltuve kļuvusi par unikālu kultūrvēstures pieminekli un vienīgo šāda veida pārceltuvi Baltijā, kura netiek aizmirst arī pilsētas svētkos. Tā pirms dažām nedēļām prāmis kļuva par ūdenī slīdošu skatuvi pūtēju orķestriem. Šī pārceltuve ir arī nozīmīgs turisma objekts, kas savieno Vidzemes un Dienvidigaunijas velo maršrutu. Bieži to izmanto riteņbraucēji no Vācijas un Holandes. Tas atšķiras no visiem prāmjiem, kurus esmu redzējis. Parasti prāmi darbina motors, šo velk ar rokām. Ir grūti aptvert, kā viņam tas sanāk, bet ir iespaidīgi. Mareks ir pārcēlājs jau 2. paudzē, tāpēc labi zina, kā ar prāmi nokļūt upei otrā pusē. Upes spēku izmantojam, straumi. 2 pontoni ir, vienkārši fizika. Sagriežās pontonus, traumas spiež uz pontoniem un pa trosi turp apakaļ. Trosi mums ir tā kā ceļvedži. Viss vienkāršais ir ģeniāls. Tomēr tā kā pārceltuve nespēja nodrošināt pastāvīgu satiksmi, arī turistiem nokļūstot līdz Gaujas krastam dažkārt plānus nāks mainīt. Pats sliktākais ir tad, ja viņš atbrauc līdz pārceltuvei, tad saprot, ka viņš uz Līgatni netiek. Viņam ļoti daudz kilometru jābrauc ir riņķī apkārt, lai viņš tiktu un otrādi. Tas nozīmē, ka laikā, kad prāmis nedarbojas, lai piemēram no Gaujas labā krasta nokļūt Līgatnē, jābrauc caur Cēsīm vai Siguldu, tā mērojot gandrīz 50 kilometru lielu līkumu. Risinājums varētu būt tilts. Mēs ļoti labi apzināmies, ka tilts ir nepieciešams, un mēs meklējam risinājums, kā mēs to varam panākt. Tas ir tāds pirmais lielais solis, lai sāktu sakustināt visu to, kas ir gadiem ilgi stāvējis un varbūt nolikts kaut kur kādā no plauktiem. Pārceltuve kā objekts ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs, bet teritorija attīstībai šajā brīdī ir vajadzīgs kas nedaudz vairāk.
Pagājušajā gadsimtā par Gauju līgatnē bijuši vairāki tilti, bet kara laikā tie tika iznīcināti. Pēc tam bijuši projekti par tilta būvniecību, bet neviens tā arī nav realizēts. Tagad ar Eiropas finansējuma palīdzību tilta būvniecība atkal kļūsi aktuāla. Viņam jābūt kā vides objektam, tad viņam ir kaut kāda jēga, jo tas, ka var uztaisīt tiltu, tas mums visiem ir skaidrs, bet viņam jābūt ļoti skaistam. Pārceltuves darbība iespējamā tilta dēļ netiktu pārtraukt, tāpēc daudz iedzīvotāji tā ieceri atbalsta. Vēl gan ir daudz jautājumu, vai šī brīža ekonomiskajos apstākļos vietējās pašvaldības šādu projektu spētu īstenot. Es esmu par tilta būvniecību tādā gadījumā, ja mēs strādājam tā kā Skandināvijā, nevis tā kā Latvijā šobrīd. Ja? Pusdarīti darbi ir tie, kas rada problēmas pilnīgi visās jomās. Par to, vai tiešām Gaujas Senlejā pēc pāris gadiem varētu būt jauns tilts, vēl priekšā daudz diskusiju. Bet tikmēr vietējie turpina sadzīvot ar mainīgo upi, un pārceltuvi izmantoja reiz, kad Gauja ļauj nokļūt uz pastu vai tuvāko veikalu. Mierīgi palīdz tikai prāmniekam to striķi pavirzīt uz priekšu un viss. Jātiek pāri, kāds tikšu uz veikalu. Peldēt varētu, bet liels ūdens. Lai jums saulainas dienas un bēdas nevienas. Tā ir mana novēlēšana arī jums.